Tā, labdien visiem! Pārsvarā, cik es saprotu, te ir Zasas pagasta iedzīvotāji, un šis projekts arī vairāk attiecas uz Zasas tieši pagastu, uz abiem ciemiem, Liepām un Zasu. Bet pirms mēs sākam strādāt, es gribu runāt tiešām par ūdens skaitītājiem, par jaunajām tehnoloģijām. Es gribu dot vārdu mūsu novada domas priekšsēdētājiem, kurš atklāja šo sanāksmi. Labdien visiem! Un izmantojot šo izdevību, es gribu arī jūs sveikt jaunajā gadā, vēlēt veiksmi, izdošanos, un lai šis gads būtu bagāts un tiešām tāds saturīgs ar visādiem interesantiem notikumiem. Bet tieši runājot par šo te projektu, tad es drusciņi pieskāršos pašiem tiem aizsākumiem, ja? Jo šis projekts ir priekš jaunums jums, mums arī tas bija jauns projekts, un šo projektu realizējam sadarbībā starp diviem reģioniem, starp Kurzemes un Zemgales reģionu. Un kā partneri tad bija tās daudzas pašvaldības, kuras piekrita šo te projektu realizēt. Sākums bija tā, ka diezgan bija jāpierliecina, lai šo te ūdens skaitītājus, šos te jaunākas paaudzes, kā iepriekšējie, tiktu šeit uzlikti Zasas pagasta ciematā, jo jūs esat lielākie komunālo pakalpojumu ņēmēji, lielākais ciemats. Un kā mums gāja? Gāja jau visādi, jo ja ir kāds cits projekta vadības partneris, ja, tad pie viņa, teiksim, tādam darba manieram vienmēr jāpierod. Un arī mēs, projekta speciāliste Gunta, sākumā bija pagrūti, bet, tomēr pieliekot visas pūles, projekts ir iegājis tagad jau tādā beigu stadijā. Var sakot, uzlikt ir visi, vēl jau jāatskaitas būs jāizsniedz, un tad mēs varēsim just, kādu tas efektu dos. Par cik mums novadā tagad norit arī grāmatvedības tāda centralizācija un pārveidošanās, ja, kur teiksim, komunālos pakalpojumus visām pagasta pārvaldēm uzskaitīs viena grāmatvede, tad domāju, ka arī šis te projekts ar šo te jauno skaitītāju uzlikšanu atvieglos šo te informācijas savākšanu tieši, lai varētu aprēķināt patērēto ūdens daudzumu. Un kā jau pirmajiem, droši vien, ka būs arī, varbūt, teiksim, tālākajā dzīvē būs kaut kādas grūtības, ja, lai pielāgotos un lai saprastu, bet strādājot kopā jau, un tikai strādājot faktiski, ar šīm grūtībām var iepazīties un tālāk domāt, kā risināt viņas. Un, ja runājam arī tālāk, tad es domāju, ja būs mums iespēja, tad arī mēs tālāk izmantosim struktūra fondu līdzekļus, lai arī citās pagasta pārvaldēs šādus skaitītājus ieviestu. Jo vecie skaitītāji tur, kur izlikti jau viņi ir uzstādīti, viņi pēc 3-4 gadiem ir jāveic viņiem verifikācija, un tā arī nav lēta. Līdz ar to, ja mēs jau šādu, teiksim, termiņu skaitītāju nokalpotu, un ja mums būtu iespēja, tad mēs noteikti arī varētu jau domāt par šādu jaunu skaitītāju ieviešanu, lai skaitītāju nolasījumus varētu izdarīt jau tā attālināt. Un tad, kad gribas, tā ir laika ekonomija, tā ir benzīna ekonomija faktiski, apbraukājot šos skaitītājus un tā tālāk. Tā kā, es domāju, ieviešot skaitītājus, arī jūs jau rēķināt savu ūdens patēriņu, un ja skaitītājs precīzi uzskaita to jūsu patēriņu, tad faktiski cilvēks var būt pārliecināts, ka viņa, teiksim, patērētais ūdens tiek precīzi uzskaitīts, un viņa maksājums arī līdz ar to kļūst precīzāks. Tā kā
dzīvosim, redzēsim, jūs esat, var teikt, kā pionieri, bet kā pionieri, lai šo te pieredzi tālāk varētu jau papētīt arī citas pagastu pārvaldes un domāt arī par šādu te variantu. Lai veicās komunālās saimniecības vadītājiem, lietojot jaunās tehnoloģijas, un lai jūs varētu arī būt pārliecināti par šo te tērētu ūdens daudzumu. Paldies! Paldies priekšsēdētājiem. Un es ļoti īsos vārdos pastāstīšu par projektu, lai vispār arī cilvēki saprot, kas tad tika darīts un ar ko šis projekts ir tāds raksturīgs. Es esmu Gunta Dimitrieva un strādāju ar projektiem pašvaldībā. Droši vien, ka visi mani zina, ja ne klātienē, tad neklātienē. Tātad partneri no Latvijas puses ir 2 plānošanas reģioni un arī pašvaldības Saldus, Ventspils, 2 sijā no Ventspils ir Liepāja, Jēkabpils, un tad ir mazākas pašvaldības, Iecava, Jēkabpils novads, Koknes, Pļaviņas, Rundāla, Viesīte, tās ir tās mazākās pašvaldības. No Lietuvas puses ir Šauļu reģionālās attīstības aģentūra, Akmenes pašvaldība un Kaunas universitāte. Projekts sākās pagājušā gada 25. februārī un šogad 28. februārī beigsies. Un mēs esam, katrā projektā partnerim ir savs numurs, un mēs esam numur 9. Un tātad, kad radās projekta ideja, tika izvēlētas Zasas pagasts ar 2 ciemiem, kur uzstādīt šo te ūdens, to moderno tehnoloģiju, lai ieviestu un paskatīties, kā tad tālāk tas viss notiek. Es gari nerunāšu par projekta īpatnībām, bet tikai gribu pateikt tā, ka ne tikai ūdens skaitītāji, tātad attālinātā nolasīšana tiek uzstādīta, bet arī notekūdeņu izmantošana, arī apkures monitorings un uzskaites sistēmas, un vienā no partneru institūcijām bija arī izveidotā ielu sistēma, bet tā saucamā gudrā sistēma, smart. Un uzsvars ir uz modernajām tehnoloģijām. Par specifiskajiem objektiem, mērķiem, universitāte strādā pie saviem darbiem, tātad izveido vadlīnijas, kas būs noderīgas pašvaldībām, bet vēl nav prezentētas. Bet tas, kas jūs varētu interesēt, tātad tas ir arī speciālistu, kas strādās ar šīm tehnoloģijām apmācība. Un, protams, ūdens skaitītāji ir attālināto nolasīšanas sistēmu uzstādīšana. Un šeit es gribētu nedaudz apstāties un pateikt lielu paldies Zasas pagasta pārvaldes cilvēkiem, konkrēti Jurim Putnam, kas sākumā bija diezgan skeptisks par šo projektu, neslēpsim, ja? Bet man liekas, ka tagad Juris arī tāds lepns ir, ka viņam jau uz galda ir modernās tehnoloģijas un katrā ziņā rezultātus var redzēt un aptaustīt ar roku, un tas ir svarīgi. Un ja vēl apmierināti būs iedzīvotāji, tad, manuprāt, ka gandarījums par šo projektu būs mums visiem kopā. Bet kādēļ tad šo projektu apstiprināja? Šis bija viens no pēdējiem Latvijas-Lietuvas programmas projektiem, kuru vispār apstiprināja. Tieši tāpēc, ka šis projekts ir saistīts ar vides jautājumiem, tiek taupīti vides resursi, tiek ieviesta kārtība uzskaitē, un līdz arī ar to samaksas nodrošināšanā par pakalpojumu, jo reizēm, neslēpsim, mēs maksājam par to, varbūt, ko neesam patērējuši, vai arī reizēm nesamaksājam to, ko esam patērējuši, jo nav sakārtota šī uzskaite. Projekts ir īpatnējis ar to, ka visi darbi darās darba pakās, dalās, un ko tad mēs darījām? Konkrēti partners numur 9 ir Jēkabpils novada pašvaldība. Mums bija komanda, kurā strādājām, vairāk mēs ar Juri tā kā sazinājāmies, bet arī Juris iesaistīja savus cilvēkus. Mums arī grāmatvedis ir, un mēs cilvēki, kas šo projektu tātad virzījām uz priekšu. Mums bija arī sanāksmes šeit pat Zasā uz vietas, un, protams, arī finansiālā puse tika menedžēta. Bez tam notika speciālistu apmācības, un 4 speciālisti no Jēkabpils novada arī ir piedalījušies apmācībās, kas bija organizētas Viesītē, ko
ko viesības partneri organizēja, un mēs piedalījāmies arī divās studiju vizītēs. Viena bija uz Kauņu, otra bija uz Ventspili, un arī mūsu komunālais speciālists vēl ar citiem kolēģiem brauca gan uz vienu, gan uz otru vietu, un katrā kaut ko sev derīgu atrada. Protams, visgrūtāk mums gāja tajā iepirkuma stadijā, kad gatavojām iepirkuma dokumentus, jo, teikšu godīgi, tāpat kā jums, arī daudziem no mums speciālistiem tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Mēs konsultējāmies gan ar firmām, gan daudz zvanījām citiem kolēģiem, bet, finālā mēs veicām iepirkumu, mums tika noslēgts līgums ar SIA Smart Meters, un pa datoru un programmatūras iegādi arī tika noslēgta līgumi. Droši vien, ka jūs lasot arī Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapu un mūsu to izdevumu vai avīzīti, kā mēs saucam ļaudis un darbi, arī pamanījāt, ka ir informācija par šo projektu. Un tad vēl es te katram dalīju, ja kāds ir palicis bešā, paņemiet šo te lapiņu. Lapiņai ir domāta arī iedzīvotājiem tieši informēšanai. Tur nav gari teksti, bet tur ir viena laba lieta tajā informācijā. Tur ir Jura telefons. Ja kaut kas nav skaidrs, jūs ziniet, ka jums ir vietējais eksperts tagad. Jebkurā laikā zvaniet Jurim, viņš visu, ja ne visu, tā gandrīz visu pateiks. Ja? Es par rezultātiem nerunāšu, bet mums tātad tika izvēlēts gan Liepu, gan Zasas ciems. Būs vieglāk, es ceru, ka būs vieglāk, vēl joprojām mums firma SIA Smart Meters nodrošina speciālistu apmācību. Tā kā, ja ir jautājumi cilvēkiem, kas strādā ar šīm lietām, var droši jautāt, un janvārī laikam mums beidzas līgums, un līdz tam laikam jau jūs būsiet noteikti apgūši visas nepieciešamās prasmes. Ir uzstādītas 36 vienības, ja, es nemeloju, un viss ir nodrošināts, tā kā viss pagaidām ir procesā. Un tas, kas varētu cilvēkus interesēt, tātad tas ir, ka mūsu kā partnera plānotais budžets ir 12 000 eiro. Es nopaļoju, plānotais no ERAF-a, no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, mēs bijām ieplānojuši saņemt 10 000. Bet par cik mēs dažas lietas tur ir pamainījušās, mums kopējā summa nedaudz samazinās, bet mūsu pašu līdzfinansējums ir nepilni 2000 eiro. Par šiem 2000 eiro mēs būsim izdarījuši visu, ko mēs gribējām. Tā kā paldies jums par uzmanību, un tagad es došu vārdu speciālistam, kurš šajā projektā saucās eksperts Ivo Berholdam, tieši pastāstīt, ko jūs domājat. Ir derīgs, ir vajadzīgs šāds projekts iedzīvotājiem, vai tas nav vajadzīgs? Labi, konkrēti, ko domā šis stūris? Ir vajadzīgs, labi, tie, kas saka, ka ir vajadzīgs, paceļ rokas, tā kā skolā. Jā. Paldies. Tā ir ļoti labi zaļā gaisma, lai nākošos projektus plānotu, lai zinātu, ka iedzīvotājiem patiešām vajag kaut ko jaunu. Un tad tā arī uzprast, ko gribam jaunu nākošo. Juri, ko gribam jaunu nākošo? Izņemot ceļu remontu, to māju siltināšanu, jā. Māju siltināšanu es arī biju nesen seminārā. Par māju siltināšanu ir tā, tagad tiek apkopota informācija, ir mazliet atviegloti nosacījumi, bet vienalga tas jādara pašiem iedzīvotājiem. Vienīgais, ka laikam pašvaldība drīkst tur kaut ko palīdzēt vai dot garantijas. Es neesmu lasījis pēdējos MK noteikumus, bet piedāvā tādu tā kā publisko-privāto partnerību. Ir bankas, kas ir ar mieru ieguldīt līdzekļus, un pēc tam viņi arī šo te apsaimniekošanas maksu no cilvēkiem ņems. Par cik tās mājas ja būs siltināts, viss būs ekonomiskāk, tad tāda lieta tiek plānota. Bet semināra beigās organizatori pateica tā, ka viņus interesēs lielās pilsētas. Tā kā mēs neesam lielā pilsēta, tad saprotiet paši, viss ir atkarīgs no jums pašiem. Ja jūs gribiet, ir Latvijā labi piemēri, tad vienkārši ir jādara, bet pašiem ir jāizsaka vēlmi, jo pašvaldība nevar ar varu jūsu mājas siltināt. Jo pie tam, ja tās ir noprivatizētas vai kaut kādā veidā, ja mūsu privāta mājas jau neviens nesiltinās. Tā ir lielākā sāpe. Jā, bet ir labi piemēri Latvijā, tā kā varbūt par to ir vērts arī ne tikai padomāt, bet jau sākt cīnīties. Es vēl gribu painformēt, ka
Nu, mēs jau arī eksperimentāli mēģinājām Zasas pagastā vienu māju pasiltināt, kas ir uz Laukielas, jā. Sila 2, jā. Sila, vai Sila, pareizi, jā, šī tā ir iela Sila. Bet, projekts faktiski tika atbalstīts, jā, bet tālāk tad, kad jau sākām mēs interesēties, kā būs ar kredīta ņemšanu, jā, tad mums pateica, par cik šajā mājā, laikam bija kaut kādi drusciņi pāri pusēji, pāri pusēji pašvaldības dzīvokļi, otra pusē bija privātie dzīvokļi, ja? Un līdz ar to pašvaldībā pateica, tā par cilvēku, teiksim, īpašumu daļu pašvaldībā neviens kredītu neizsniegs. Un palika tā, ka, ja šie te dzīvokļu īpašnieki vai nomnieki veido savu kooperatīvu vai biedrību, ja, tātad saistās ar banku un ņem šo kredītu, tad projekts aiziet un pašvaldība piedalās arī kā partneris no savas puses. Ja šādas, nevar vienoties par šādu, teiksim, realizāciju, tad projekts netiek realizēts. Pie tā arī palikam. Un es drusciņi varu pastāstīt arī par Krustpils novadu. Krustpils novada, man liekas, kādas 5-6 mājas bija iesniegtas siltināšanu, ja? Bet arī par cik tomēr cilvēkiem gan maksātspēja ir dažāda, gan arī tās intereses ir dažādas, un nevienmēr viņas var tā savest kopīgi pie viena kopsaucēja, ja? Tad arī tur faktiski līdz šim nav neviena māja siltināta. Tas ir sāpīgs jautājums, jo tās ir samērā lielas izmaksas, lai to visu varētu realizēt. Bet pēc tam, protams, to jūs varat jau redzēt, kādu efektu dot administrācijas mājā, tad, kad viss ir kārtīgi nosiltināts. Jā, mums vēl diskusijas būs pēc tam. Tev ir vārds, Ivo Bertolds. Mans vārds ir Ivo Bertolds, un es pastāstīšu par vienlaikus gan par šeit uzstādīto sistēmu, gan par automātisko ūdens skatītāju nolasīšanas sistēmām kopumā. Tēma gana plaša, un ir šāda tāda pieredze vairāk gadu garumā iegūta, var arī atbildēt uz jautājumiem, kas varbūt nav tieši saistīti ar projektu, kas realizē šeit Zasā un Liepās, bet arī mazliet plašāk. Par šeit un turpmāk lietošu vārdu sistēmu, ar to saprotot, ka tas ir kopumā iekārtu un programmatūras kopums, kas nodrošina datu savākšanu un pārraidīšanu no ūdens skaitītājiem. Tad, proti, sistēmas sastāvdaļas ir galvenās protams, ūdens patēriņa mērītājs, kas ir klasisks, visiem zināms līdz šim skaitītājs, kuram tekot ūdenim cauri, griežās lāpstiņas un griežās displeja cipariņi. Tādos lielos vilcienos skaitītājs ir tāds pats, kāds viņš ir bijis pierasts redzēt to līdz šim. Protams, viņu, vismaz kā minimums, viņa ārējais vizuālais izskats ar kādām niansēm. Tad pēc šī attālinātā nolasīšana sākas mirkli pēc tam, proti uz šī skaitītāja tiek uzstādīts termona grezens, kas nolasa konkrētā skaitītāja radītos impulsus, jebšu litrus, jebšu kubikmetrus, jebšu 10 litrus kā kuram skaitītājiem. Jebkurā gadījumā šajā vietā, tā teikt, analogie dati, proti ūdens patēriņš, kas agrāk tika lasīts ar acīm, tātad analogā informācija. Šajā vietā tātad tiek pārvērsta par digitālu informāciju, proti par ciparu informāciju, kas var pēc tam tikt apstrādāta jau ar datortehniku. Tad ir datu pārēdes iekārta, kas šos apstrādātos digitālus datus jau savāc un nosūta, teiksim tā, ēterā. Un ir datu savākšanas iekārta, kas atrodas tajā pašā apkārtnē un savāc šos pārēdītos datus. Tas ir radio datu pārēde. Tā ir brīva frekvence, lai saprastu, ka tas nav nekas bīstams tādā ziņā, ka cilvēku veselībai tā ir tā pati frekvence, kurā, piemēram, darbojas
radio vadāmie spēļu automodelīši un tā tālāk. Tā ir tāda brīva frekvence, ko drīkst un var lietot bez nekādām licencēm, un tas visā pasaulē tādā frekvencē tas tiek lietots. Ko dod un nozīmē šī te radio? Jā, un ceturtā galvenā sastāvdaļa ir programmatūra. Tad mazliet vizuāli par to pašu, proti ir iespējams, sākot no kreisās puses, ir iespējams nolasīt gan vienlaicīgi, gan garso un augstā ūdens skaitītāji. Tas ir tādā ziņā vienlaicīgi, ka ir viena iekārtē divas ieejas, tas ir attiecās uz dzīvokļiem, kur ir augstais un karstais ūdens, tad tajā vietā nav nepieciešama divas iekārtas, bet gan ir nepieciešama viena iekārta. Vai kā ievadu gadījumos, māju ievadu gadījumos ir viens parasti augstā ūdens skaitītājs, kuram tieši tiek pievienot šī raidītāji. Diezgan apzināti šeit ir iezīmēts vienīgā vieta, kur ir vadu savienojums. Protams, starp mērītāju iekšu šo terpām gredzenu un raidītāju. Tā ir vienīgā vieta, kur ir vada. Viss pārējais notiek bezvadu režīmā, tie dati tiek pārsūtīti uz koncentratoru. Koncentrators datus jau pa mobīlo tīklu, mobīlo internetu aizsūta uz serveri, un pēc tam jau mēs šiem datiem piekļūstam, ko mēs pēc tam redzēsim, mēs šiem datiem jau piekļūstam ar internetu pieslēgumu. Varbūt būt konkrētība mazliet, tad uzreiz šajā vietā, tad, piemēram, ir šie 36, tas summā ir gan Zasāra un Liepās, tad 36 ir kopā, Zasāra mums ir 26 pareizi, vai, jā, 25 vai 26 bija, neatceros vairs no galvas, bet ir izvietoti dzīvojamo māju pagrabos šajā ēkā, aplumājā. Es saprotu, ka mums ir tās visas dzīvojamās mājas šobrīd aprīkotas un ambulants, skola un tā tālāk. Visur pie skaitītāja ir uzstādīts šis raidītājs. Koncentrators ir uzstādīts skolā un skurstenī. Otrā galā 2 koncentratori ir uzstādīti. Un tad attiecīgi šie dati visu laiku tiek sūtīti uz tiem koncentratoriem, un koncentratori nosūta tos uz internetu. Un Juris un viņa kolēģi jau tos apstrādā, ko mēs arī pēc tam kaut kādu ieskatu redzēsim. Viņus apstrādā pēc tam jau sēžot siltās telpās, vairs nav nepieciešams doties uz pagrabu reizi mēnesī vai biežāk, lai nolasītu šos te datus. Tad atkārtojos, bet mēs pie pašas sistēmas un konkrētām lietām vēl atgriezīsimies, bet drusku vēl par vispārīgām lietām, proti vispār par tādām nolasīšanas sistēmām kopumā. Galvenie punkti, galvenās lietas, tad pirmkārt, lietotāji vai iekšu, ir divas lielas grupas. Viens ir resursu piegādātāji un nama apsaimniekotāji. Nama apsaimniekotājs tradicionāli ir starpnieks, bet nereti starpnieks ar gana lielu pienākumu un atbildību, un varbūt mazākām iespējām, bet ar atbildību gan, respektīvi, ir resursu piegādātājs kā ūdensvads, ūdens sagatavošanas uzņēmums, un tad ir iedzīvotāji, kas lieto šo ūdeni vai iestāžu darbinieki tā tālāk. Tad, ja mēs skatāmies no iegūmiem vai vajadzībām pret šādām sistēmām no resursu piegādātāju, teiksim, no ūdens piegādātāju viedokļa, tad galvenās lietas ir potenciāli šī sistēma ļauj novērst, iekšu konstatēt ūdens nopūdes, konstatēt to ātrāk nekā tas būtu iespējams ar reizi mēnesī ar aci nolasot šo skaitītāju. Jo mēs varam ātri, reiz 20 minūtēs aprēķināt patēriņu, ja viņš pārsniedz kaut kādu noteiktu normu, tad šo ir iespējams konstatēt būtiski ātrāk nekā mēnešu griezumā. Līdz ar to mēs runājam šeit par dabas resursu konkrētu ūdeni, bet tā kā šī sistēma ir paredzēta arī siltumenerģija un elektroenerģija, tad mēs būtībā runājam par dabas resursu kontroli un efektīvāku izmantošanu. Tad
protams, no grāmatvediskā un finanšu precizitātes viedokļa, tā ir gan piestādītie rēķini, kas ir precīzi, un Gunte jau minēja par to, ka katram iedzīvotājiem un mājas īpašniekam ir jāmaksā par to, ko viņš ir patērējis, ne mazāk un ne vairāk. Tas ir tas, mēs vēl Latvijā kopumā mēs esam gan tālu no tā, jo ir kaut kādas starpības, kaut kādi koeficienti, bet tas būtu tas, uz ko būtu jātiec. Un tad šādas sistēmas noteikti palīdz tiekties uz to. Tur vēl ir citas problēmas, protams, pagaidām nerunāšu, bet tā būtībā šī sistēma ir viens no tādiem būtiskiem elementiem, kas līdz nokļūt līdz godīgam tādā ziņā, ka to, ko mēs patērējam, to mēs arī apmaksājam. Un tad ir vēl viens elements šeit apakšā dzeltenē aplītī, kas ir datu analīze un patēriņa kontrola. Tas ir iespējams gan no piegādātāja viedokļa, gan arī, kā pēc tam redzēsim, mazliet no iedzīvotāja, iepšu no lietotāja viedokļa. Protams, ka, ja ir uzstādīts šis skaitītājs ar attālinātā nolasīšanu mājas ievadā, kurā ir 20, 30, 10 vienalga cik dzīvokļi, protams, ka tādā pirmajā tuvinājumā iedzīvotājs no dzīvokļa X neko īsti nevar kontrolēt savā dzīvoklī, kamēr viņam nav arī dzīvoklī šāds uzstādīts. Bet tomēr tas jau ir solis tajā virzienā, jo vismaz ievada, respektīvi mājas, vecākais var jau kontrolēt un analizēt šos datus un kāds tad ir tas patēriņš, kad ir vairāk un varbūt tādējādi atrast kādas noplūdes. Jau pirms tam runājot, jau esmu šo to pastāstīt par programmatūras funkcijām, bet īsumā galvenās lietas, tad pirmkārt programma dati un sistēmas nolasītā informācija ir pieejama no jebkuras vietas, kur ir internets. Nav nepieciešams nekur instalēt. Šeit es nevaru, jo šeit nav interneta. Tas ir tāds labs piemērs. Šeit es neko jums nevaru parādīt, jo nav interneta. Tad vienīgais nosacījums ir tas, ka nevajag internetu, lai es jums kaut ko parādītu. Jā, un tad ir sistēmai plaša datubāze un arhīva iespējas, un varam apskatīties pa dienu, nedēļu, 7 dienām, 3 dienām, pa mēnešiem, mēnešu griezumos, dažādos, gan par vienu skaitītāju, gan par vairākiem skaitītājiem. Tur tie griezumi pēc tam, kā var tos datus analizēt, ir tiešām gana plaši, ņemot vairāk, ka dati tiek nolasīti reiz 20 minūtēs, datu apjoms arī ir gana liels. Un ir tāda lieta, kā individuālā piekļuva sistēmai, proti, ja mēs runājam šeit par kopējiem ievadu skaitītājiem, tad ir kaut kādi autorizētas personāls, kurš var redzēt visus skaitītājus un visus datus no visiem skaitītājiem. Savukārt ir iespējams vienu skaitītāju vai vairākus piešķirt, lūk, šis cilvēks vai šī institūcija drīkst piekļūt šiem saviem rādījumiem, un viņš var redzēt tikai vienīgi savus rādījumus. Tur, protams, tas ir jāzina, kuram tas ir un kas tas cilvēku un kāds ir e-pasta adreses, bet tas ir tehnoloģiski, tas ir iespēja. Un par brīdinājumiem, ja ir uzstādīti raksturīgie patēriņa sliekšņi vai vidējais patēriņš, piemēram, var uzstādīt brīdinājumus, kas vai uz telefonu vai uz elektronisko pastu, brīdina par to, ka ir šie sliekšņi pārsniegti un atkal tādējā nav katru dienu vai katru mirkli jāiet un jāskatās iesūtam grafikam, un tas varētu būt gan apnicīgi, bet gan uzlikt vienkārši fonā, tas darbojās, un tad, kad zināms, ka mājai klasiski patēriņš ir 100 kubikmetri dienā, 10 kubikmetri mājai ir patēriņš, un tad pēkšņi, pulksten 12. jau tas ir sasniegts, tas nozīmē, ka atnāk šis brīdinājums, ka šis maksimālais dienas patēriņš jau ir pārsniegts, tas nozīmē, ka tur kaut kāda noplūde jau varētu būt. Un tad jau tālāk jau attiecīgi personāls jau var ieiet iekšā internetā un apskatīties, vai tiešām tas ir gadījuma raksturu vai tur ir šķīta līnija, kas tiešām nozīmē, ka ir noplūde.
šeit pie vīdinājumiem piezīmēs šeit Zasāna lietās nav tas uzstādīts, bet būtībā ir iespējams uzstādīt arī spiediena mērītājus ar attālināto nolasīšanu un tādējādi kombinējot plūsmu un spiedienu sistēmā arī vēl efektīvāk var noteikt šīs noplūdes. Un tas tā, protams, tehnoloģiskā funkcija, tādā ziņā, ka iedzīvotājiem gandrīz jāsaka ir vienalga, bet tas ir vienalga tikai tik tālu, kamēr tas neskar tarifu, jo jebkura noplūda un jebkuri zudumi kaut kādā griezumā, kaut kad viņi atgriežās un kaut kur ūdens ir jāiegūst, ūdens ir jāpaceļ, ūdens ir jāatcelžo un ūdens ir jāpiegādā līdz iedzīvotājiem. Tas viss maksā, un jo vairāk ir noplūdes, jo vairāk ūdens ir saražots, izmaksas ir veiktas, bet piegādāts viņš nav. Un jautājums, kur tā noplūda? Un prasē, tā ir viena lieta, bet tas ir mājas iedzīvotāji jau teritorijā nosacīta aizskaitītāji, tad tur atkal ir cits stāsts. Tāpēc tur ir daudz nianšu, bet būtībā mērķis ir viens – samazināt noplūdes, jo kādam par to tomēr būs beigās jāsamaksā. Tā, tad šeit jau mazliet par pašu programmatūru, par vizuālu izskatu, šo mēs atkal atkārtojos, mēs vēlreiz redzēsim, bet tas būtībā ir tāds viens piemērs no kaut kādas mājas, kur ir pieslēgti visi dzīvokļi, un tad vienkārši mājas vecākais vai mājas apsaimniekotājs redz vienā ekrānā visus dzīvokļus, proti dzīvokļu numurs, skaitītāju numurs, šī brīža rādījums, pēdējā 24 stundu grafiks, kāds viņš ir vizuālam ieskatam, un kad pēdējā reize ir saņemti dati no šī dzīvokļa. Tad vēl viens ieskats, ko mēs vēl arī redzēsim vēlāk, bet tas ir individuāls skaitītājs, kuram zaļā līkne ir šī patēriņš pēdējās attiecīgi, redzēt apakšā laika ir no pulkstenes, un cikos tieši ir bijuši, cik kubikmetru, mēs runājam šeit par 0,05, respektīvi par litriem, mēs runājam par augstākais šajā konkrētajā gadījumā, teiksim, 8 litru, pulksteni 10-30, tā tālāk. Savukārt violetā līkne zīmējās, to, ko es arī minēju, kopējais šodienas patēriņš summārēt. Tad brīdinājumiem es izstāstīju. Tā, pirms ķeramies pie demonstrācijas, ko es saprotu, mums ir jāpārvācās, es gribēju tā īsi ieskicēt to, ko mēs esam jau izdarījuši. Un esam izdarījuši vairāk ne mazāk kā apmēram 13,000 skaitītāju esam aprīkojuši šobrīd Latvijā, kur vislielākais skaits ir Krāslavā, tur ir gandrīz visi dzīvokļi aprīkoti. Tas ir vairāk nekā 8,000 skaitītāji. Prējos Līvānos ir 1000, tas bija 2-3 gadu, pirms 2-3 gadiem apmēram to mēs sākām darīt, un kad ir pabeigts. Jā, un ir vēl vairākas mājas pa visu Latviju dažādās vietās. Rīgā jāsaka, ir viss mazāk, lai gan mums arī uzņēmums atrodās Rīgā, mēs tā kā domājam par Rīgu, bet šeit ir jāsaka, ka tāds ļoti īpatnēja lieta, kā likumsakarīgi. Iedzīvotāji Rīgā uz šādu sistēmu skatās daudz citrāk nekā ārpus Rīgas. Tātad to es varu, nav īsti secinājumi, kāpēc, bet tas vienkārši tādu faktu minēs, un tā tas vienkārši ir. Ņemot vērā, tas arī diezgan labi atspoguļojās šeit skaitos, ka mums ir, cik ir Rīgā procentuāli iedzīvotāji, bet mums ir aprīkot ar 600 skaitītājiem, pārējā Latvijā attiecīgi 13,000. Jā, un šī gada, patiesībā šī gada, 14. gada rudens mūsu darbs ir faktiski lielā mērā saistīts ar šo projektu, kur jau arī tika minēt, kādi ir bijuši tie partneri. Tad laikam sanāk tā, ka vienīgais, kuram no jūsu partneriem mēs nelikām to sistēmu, sanāk ir Ļapiņas un Rundāli. Jā, Ventspils arī, bet tur ir drusku savādāk situācija, bet jā, Ļaviņās un Rundālē mēs nelikām, bet pārējās vietās mēs liekam. Pat arī Sauli esam pabeiguši, kas nosacīt pēc skaita ziņā ir lielākais, un tur arī tie spiediena mērītāji loģiski izvietot pa visu pilsētu. Būtībā visi Saules pilsētas mājas un iestādes un ēkas ir aprīkotas arī ar geospētītājiem. Loģiski, ka tur lielāka, bet teritorija lielāka. Jā, man būtu viss
šeit, un vajadzētu to internetu. Man būtu viss šeit. Jā. Vai ir kaut kādi jautājumi, vai tos jautājumus varbūt ar tai diskusiju daļā? Mēs varam tā? Ja šeit jautājumi par teoriju. Jā, te tīrā teorija. Jā, vai jau esam šeit, mēs tam parādīt piemērus arī no kaut kādām citām sistēmām. Būtībā tas, ko mēs šeit redzam, ir visi ievadi pieslēgties sistēmai ZASā. Patēriņi ir dažādi. Bet, jā, tas kopumā, kā es pirms tam teicu, šeit mēs redzam visus vienā sarakstā, līdz ar to tas tāds vairāk ir pārskatam. Piemēram, mēs varam redzēt, sāksim ar to, no kurienes ūdens nāk, proti no atzaudrošanas stacijas. Un tur zīmējās tie grafiki vienkārši pa laikiem. Ja mēs braucam, uzbraucot uz katru tā stabiņu, var redzēt konkrēto patēriņu tajā periodā. Teiksim, šeit ir 0,07 kubikmetri, tas ir 70 litri, ir bijuši no 4,46 līdz 4,57. Un tā joprojām tā uz priekšu. Proti, tas tāds vizuālā informācija par šo konkrēto dienu. Savukārt, ja mēs tātad nodemonstrējot, ko es teorētiski stāstīju par to, ko mēs redzam dažādos griezumos, tas bija par šo dienu, mēs pārslēdzam uz, piemēram, pēdējām 7 dienām. Internets nav varbūt tik tāds. Jā, un tad šeit, kad mēs pārslēdzamies jau uz 7 dienām, tad mēs šeit, ko mēs redzam tādu diezgan raksturīgu pieaugumu kritumu. Ja mēs paskatītos uz laikiem, tas pieaugums attiecīgi ir kaut kādās darbdienas rītos un darbdienas vakaros, un attiecīgi šīs likumsakarīgi ir nakts stundas. Šīs ir nakts stundas, un ko no šī var secināt? No šī var, bez iepriekšējas informācijas varbūt ar neko nevar secināt, tas ir vienkārši grafiku veidojums, bet būtībā, ja speciālistam ir zināms, kā apmēram tam grafikam ir jāizskatās, un šeit arī nakts stundās parādoties kaut kādiem, teiksim, šādiem pīķiem, izaugumiem, tas varētu liecināt par avāriju un tā tālāk. Ja. Par kaut kādu pastiprinātu noplūdi attiecībā pret normāli iepriekšēju. Un šis ir tas pilsētas kopējais, sistēmas kopējais ievadu skaitītājs, no kurienes nāk tas viss ūdens. Tad šim uzliekot brīdinājums par to, ka viņš nedrīkst, piemēram, nevis nedrīkst, bet lai ziņot, tad, kad viņš tur sasniedz, piemēram, vai tos pašus 0,7 tur periodā, 700 kubikmetrus tas ir, vai arī, ja viņam uzliek kaut kādu, zināms, piemēram, summārais dienas, tas viss jārēķinas, to tagad vienkārši mums nav tik daudz laika, lai es tagad visu rēķināt un darīt, bet būtībā mēģināšu izstāstīt. No šīs informācijas, tas ir vizuāli, bet šeit mēs arī varam to visu dabūt tabulā un arī aizsūtīt uz Excel vai PDF. Proti, pēc tam varam Excelīt un pareiķināt kopējo dienas patēriņu. Šeit mēs augšā redzam 184 kubikmetri, tas ir 7 dienas, es uzliku periodu 7 dienas, un tad mēs varam, piemēram, pēdējās 7 dienas mēs varam redzēt, ka tas ir 184 kubikmetri. Ja mēs te uzliktu vakardienu, mēs redzam, ka vakardienas summa ir 26 kubikmetri. Mēs varam pieņemt kaut kādu citu datumu, 7. datumu, 8. bija 26, 4, 20, 7. 26,7, jau kaut kāds secinājums veidojās kaut kur nejauši izvēlēt 2. janvāru 26,17, jau veidojās kaut kāds priekšstats, decembri, svētku dienu, 31, loģiski, svētku dienu. Un no šī jau veidojas kaut kāds secinājums, ka to, ka, piemēram, šim konkrētajam skaitītājam
mums nebūtu vēlams uzstādīt 26, jo tad svētku dienās viņš visdrīzāk ziņot par šo, kad ir kaut kāda, kad ir pārsniegt šī norma. Bet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka detalizēt un šādi aprēķinu ceļā var uzstādīt katram skaitītājiem, piemēram, normu 32 kubikmetri dienā. Un tad, ka viņš, ja gadījumā ir pastiprināts patēriņš, labi šim noplūdu nav, tāpēc tas ir ievads skaitītājs, vienalga, kā piemērs. Un tad, ja viņam tā dienā pārsniedz tos 32, tad viņš attiecīgi arī ziņot par to, ka šis līmenis ir pārsniegts. Es pēc tam parādīšu, varbūt arī vēl. Tā. Citu bija atvērs, ja mēs runājam par noplūdēm. Man vēl ir lūgums pastāstīt, tomēr, lai cilvēkiem būtu skaidrs, tātad ir uzlikts šis te ūdens attālinātās nolasīšanas mērītājs, vispār izmodelēt to, kā tiek nolasīts, reāli, vai cilvēki saprot, kurienes nolasa, vai iet pie mājas, vai nav jāiet pie mājas, vai sēž jūras pie datora, jo es nedomāju, ka visiem jums ir viss skaidrs. Tā vienkārši izskaidrot, lai cilvēks saprot visu tā. To jau viņš pagrabiņā ir kā stāstīja. Šis bija šodien sarežģītākais jautājums, jā. Es mēģināšu izstāstīt par datu pārreides principiem. Vienu piemēru, princips jā, bet piemēru. Tomēr jāskrien pēc tiem datiem kaut kā, jā. Nē, to var izstāstīt, bet tā, lai saprot, tā ļoti vienkārši. Tad nav vienkārši. Es saprotu jautājumu, bet... Jā. Caur skaitītāju tek ūdens. Skaitītājs griežās. Iekšā griežās lāpstīs, kuras griež pulksteņu mehānismu. Pulksteņu mehānismus savukārt griež pēc tam griež magnētiņu. Ka magnētiņš paiet garām citam magnētiņam, tas nozīmē 10 litrus. Tad šie 10 litri tiek piefiksēti atmiņā, kad viņš pagriezies garām tam otram magnētiņam. Un tad, kad šie savukārt tā iekārta, kas stāv blakus pie skaitītāja, tā iekārta saskaita šos apgriezienu skaitus. Un pēc tam jau caur visām iekārtām, kuras atsūta datus līdz šeit datubāzē, šeit jau tas tie apgriezienu skaits jau tiek pārtulkots, teiksim tā, par šiem stabiņiem. Tas ir labākais, ko es varu pateikt, kā tie tā. Un šito visu Juris arī redzēs savā programmatūrā. To, ko es tikko stāstīju, to, protams, nevar redzēt. Nē, bet šito gala rezultātu. Gala rezultātu šitā Juris varēs redzēt. Viņš jau redzēja. To, ko rāda Ivo un skatās, to Juris redzēs. Juris redz šo. Tad Juris redzēs, cik notiek lielākais, mazākais ūdens patēriņš. Kur uzstādīt. Jurim, vienā ziņā viņam viss vairāk interesē no tehniskā viedokļa. Tieši šis skaitītājs, ko parādīju kā piemēru, proti skaitītājs, kurš atrodās, padevis skaitītājs, galvenais skaitītājs, aiz kuras stāv visi patēriņu skaitītāji. Tas ir tā kā kopējs. Ir taču viens vai ne tikai tāds pareizes stāsts, tas nevar. Tad šis ir viss, tā kā ciema kopējais patēriņš šeit vienā bildē. Un no tā arī daudz ko var secināt. Proti, ja pat kopējais ciema patēriņš mainās, tad kaut kādu iemeslu dēļ viņš mainās. Viņš mainās iepriekšējā vēsturē likumsakarīgi, un tā kā iepriekš, tad ok, bet ja viņš sāk mainīties savādāk, tad ir jāizdara kaut kāds secinājums. Tas, ko es saku ar šo grafiku un to, ka viņš nolasa reiz 20 minūtēs, šie secinājumi tiek izdarīti ātrāk nekā, ja to izdarītu reizi mēnesī. Lūk, es gribēju parādīt piemēru, ko nozīmē, tas ir par kopējo kaut kādu. Bet šeit es gribēju parādīt konkrētu piemēru par vienu individuālu patērētāju. Proti, tā, pirms rādīt šo piemēru, es parādīšu vienu citu piemēru, lai saprastu, ko es runāju. Tad, 1
Katra tas pats kultūras nams. Tāpat, jā, kur mēs bijām, divas dienas, pārāk tādi. Šodien. Kas ir? Vajadzēja kādu māju. Kultūras namam tas arī nav regulāri. Tur ir nakts, tāpēc es tieši nakts, kas ir pilnīgi noteikti, vajadzētu būt viņai dušais, tāpēc izvēlējos kultūras namu tieši. Nav tīri. 4.1 tomēr bija kaut ko patērējis. Pilnīgi. Labi, tur ir katlu māja. Katlu māja pievarošana. Nu jā. Bet ir diezgan tā. Kur ir gulāks, kāpēc nedēļas mājās? Kur viņš ir? Nav. Kontroli lokumi, kur viņš teica, jā, viss zem zemes. Tas ir, cik stāv šito māju. Tam ir. Tas tā te ir iekšā, kur tā bedra, tur ir, viss ir vajadzības, ka šāk tur ir skultūras. Tur nav tā, tur ir tas sevišķis. Jā, šeit, piemēram, ir viena daudz dzīvokļu māja, viena diena, un tāds raksturīgs, lai to raksturīgi redzētu, jāpieņem divas dienas, tur nakti arī tā redzēt. Rīta stundas 8:09, 9, pīķis, vislielākie patēriņi, pēc tam dienas vidus, acīm redzot pusdienlaiks, tad ir pēcpusdiena, tad ir mazāk. Klasiski kā vajadzētu arī vakarā būt lielākam patēriņam, bet acīm redzot šajā mājā gluži tā nav. Tā, man ir tā. Tas nav šajā ciemā, bet vienalga viņš ir tam ievērīgs, cienīgs, lai viņu parādītu. Ļoti. Bija tāda situācija, pateicoties šai sistēmai, mēs varam, tagad es uzliku vienu konkrētam skaitītāju, 27. oktobris līdz 30. oktobris, un tieši tajā mirklī, skatoties tajā kopējā pārlūku sistēmā, pēkšņi parādījās kaut kādās dienās, 27. 28. 29. oktobrī, pēkšņi parādījās šie visi tā apakšā tā masa, visi, kas te, tas ir monotons patēriņš. Ja es izvēroju to slidošo kvadrātiņu, taisnstūrī, tad tur var redzēt, ka ik pa dažām minūtēm ir pa 10 litriem, tas ir, tā kā pa 6 minūtes, 5, 2, tur, tas viss ir ārkārtīgi daudz, un var redzēt, ka tas patēriņš ir visu laiku, un nekādas, kā jūs visos citos piemēros redzējāt, viņš ir svārstās uz augšu, uz leju, un tur visādi šie pīķi un tā. Bet tas, ka ir fonā apakšā šāds patēriņš, tas uzreiz liecina par kaut kādu mazu, bet stabilu noplūdu. Šajā gadījumā tas iemesls aizējot pēc tam uz šo objektu, cilvēki konstatēja, ka tur vienkārši pat izplatītākā lieta ir poda notiktam rezervuāram ir ne tā nostājies ventils, un viņš visu laiku vienkārši tek. Un, ja nav sistēmas un nav iespēja apskatīties un ieraudzīt šādu grafiku un saņemt šādu informāciju, tad mēs to konstatējam ar lielākām vai mazākām bažām pēc mēneša, kad ir saņemts jaunais jau rēķins. Labākajā gadījumā mēs fiziski ieraugam to faktu un novēršam. Bet, aizbraucot, neredzot kaut kādā citā telpā, kur netiek lietots, jau pa iestādēm runāt, tad pateicoties šai sistēmai, to var ieraudzīt krietni ātrāk. Un te mēs redzam, pirms tam ir bijis normāli ar pārrāvumiem, un tad, kad viņi aiztaisīja ciet, viņš atkal turpinājās ar pārrāvumiem.
Lūk, un tas ir tas viens no galvenajiem elementiem, ja, ar šādu vizuālo ieskatoties jau uzreiz sistēmas pārvaldnieks, tas, kurš lieto šo sistēmu, kurš redz visus skaitītājus kopumā, viņš uzmetot aci šim pirmajam logam, viņš jau var pat īpaši netērējot laiku un šausmīgi neiedziļinoties, viņš jau var tā kā secināt, vai ir kaut kam jāpievērš pastiprināta uzmanība vai nav. Attiecīgi, ja ir grafika ar maziem izaugumiem, nekas nav īpaši jādara, tad ir mazs patēriņš ar šādu tad kaut ko. Lielajos patērētājos, protams, daudzību mājās ir grafika vienmēr būs blīvi. Savukārt, visur, kur kaut kāds pīķis, te ir vērts paskatīties, kāpēc tas pīķis tur atrodās, ja, un secināt, tā kā nav nekas traks, bet tā vizuālā informācija šajā gadījumā ir vissvarīgākā. Visas kaut kādas lietas, kas attiecās uz atskaitēm, uz fonu, to es droši vien tā paigi nerādīšu tagad, ko tas tāds. Es drīzāk parādītu citā sistēmā. Tā lieta. Iepriekš pieminētā izskats, kā tas izskatītos, ja būtu uzstādīts daudzdzīvokļu mājā visiem individuālajiem skaitītājiem, proti, ja būtu, piemēram, trešā dzīvokļa īpašnieks, tad nezinu, nevienu parolu teikšu. Kaut kādam individuālam. Tad, piemēram, mēs būtu trešā dzīvokļa īpašnieks, un man gribētos apskatīties, kā tad es esmu virtuvē tērējis karsto ūdeni, secināt, ka šodien es viņu neesmu tērējis. Vēl kā, kas tas bija no šomēnes. Kas mums pa datumu šodien 9. Un tad es varētu gribēt secināt, ko es esmu tērējis kurā dienā. Tā šomēnes. Tā mums interesantāk mums ir paņemšu. Man atnāk, rēķins 7. datumā, un es gribu saprast, kāpēc viņš pēkšņi ir tik liels. Tad es, ja man ir piekļuvi pie saviem rādījumiem, tad attiecīgi katru no saviem skaitītājiem es varu šādi aplūkot un izanalizēt un secināt, vai tur man ir bijis kaut kāds netipisks patēriņš, vai varbūt man ir jāmaina kaut kādi paradumi, varbūt, ja, jo, piemēram, ir skaidrs, ka tas violetais grafiks šajā gadījumā ir kopējais tās konkrētās dienas patēriņš, un es speciāli paņēmu
periodu no 30. decembra, lai ietvertu attiecīgi šīs svētku dienas. Un te var redzēt, nu jā, protams, 31. decembrī ir iztērēti 210 litri, 0,21 kubikmetrus ir, protams, svētku diena. Pēc tam bija vēl kaut kā tur jau tā kā nosacīt brīvdienu, pēc tam jāpareiz, pēc tam bija jāizbrauc prom, tad mazākiem. Tur mēs bijām tikai vakaros mājās. Un tādā veidā var tā kā uz pagātni izvērtēt, jo, ja te, piemēram, es tagad nemetāšu, nu, ir sistēmā piemēri, bet es, piemēram, zinu, ka no 3. līdz 4. janvārim es vispār nebiju uz vietas, tad man ir jautājums, kāpēc vispār šeit parādās patēriņš. Un, ja tur parādās patēriņš, tad jautājums, vai tas ir tur kaut kādi 10 litri, vai tas ir kaut kas lielāks, tad es esmu, piemēram, joprojām šobrīd prom. Ja, un es neesmu mājās, es paskatos, ir patēriņš, tad atkal varu izdarīt kaut kādus reaktīvas darbības attiecībā, kad mēģināt kaut kā ar kaimiņiem sarunāt, vai man kaut ko tur aizviet, kas tur teikt. Vai arī, nu, jā, ko es arī dažreiz mīlu piemēru piesaukumu, Gunter pieminēja par to, ka, piemēram, vecāki aizbraucot prom atstāja bērnus mājās, un, teiksim, piekdienas vakarā, vai saka, ka viens variants nekur nav bijuši, bet ūdens patēriņš ir 0, saskaņā ar šiem grafikiem, nav vienkārši bijis patēriņš. Tad ir pretjautājums, vai jūs tiešām necik netērējāt ūdeni, vai tieši pretēji, ja tur pēkšņi piekdienā, sestdienā, kur parasti patēriņš 200 litri, ja, tad pēkšņi patēriņš ir bijis tā, ka ir pielaistas 10 vannas, ja tas nozīmē, ka ir bijusi balla mājās, piemēram. Ja. Nu, var dažādas šāda veida kontrolas mehānismus vēl pilnīgi nesaistītas ar patēriņu, pilnīgi nesaistītas ar rēķiniem. Ja, tas ir, jo ūdens patēriņš būtībā ir diezgan daudz, tāpēc šie dati visi būtībā ir arī aizsargāti ar parolēm un ar diezgan augstu drošības līmeni programmatūrai, tomēr ūdens patēriņš ir diezgan cilvēka darbību un uzvedību raksturojošs lielums. Kā minimums var secināt, vai kāds ir mājās, vai kāds nav mājās pēc šī patēriņiem. Tā, bet galvenokārt, kāpēc tie grafiki un visi šie zīmējumi ir, tas ir, ka, lai individuāli blokos cilvēki vienkārši varētu salikt brīdinājumus tam, lai nepārsniedzot šo patēriņu, tiktu saņemts par to brīdinājumus un varētu kaut kā reaģēt. Kas vēl ir jāpiezīmē tāds, nav saistība īsti nekāda ar matemātiku vai ar fiziku, bet uzstādot šādu sistēmu un piešķirot cilvēkiem piekļuvi un redzot vizuālu grafiku un paužot faktu par to, ka vispār tiek novērots un katru brīdi patēriņš atspoguļots, varu apgalvot gan no personiskās pieredzes, redzot, skatoties sistēmas pēdējo 3-4 gadu laikā, gan arī pasaules pētījumi to ir pierādījuši, ka vienkārši tāpat par to, ka sistēma ir uzlikta un tiek novērots, kopējais patēriņš samazinās vismaz par 10%. Cilvēki vienkārši novēro, tad piedomā par patēriņu, aizgriež krānu, tad, kad varbūt viņu vajadzētu aizgriezt un nevajadzētu atstāt vaļā, piedomā par šiem te. Un, ko nozīmē patēriņu samazināšanu, tas, protams, nozīmē arī mazāk rēķinu par augstumu, par silto ūdeni, labi, apkuras gadījumā tas ir varbūt lielāks efekts, ja mēs runājam par skaitļiem, bet ūdens arī nav pa veltu un domājams, ka viņš kļūst tikai arvien dārgāks un dārgāks. Ja. Būtībā mēs esam tur varbūt pašos sākuma posmos ar šādām sistēmām un tieši uz efektivitāti. Jau tagad karstais ūdens uzsildīšana maksā gana daudz, lai tomēr būtu noteikti vērts domāt par šī ūdens taupīšanu.